Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo burvīgo šo vienreizējo Jāņu rītiņu. No Mārtiņa rītiņa. Es atrodos varbūt no viena no Latvijas skaistākiem pagastiem Brenguļi. Un šeit man blakām ir Abulas upe. Interesanti, vienīgā upe visā Latvijā vīriešu kārtā nosaukt. Viņi ietek Gaujā. Ne jau par to Gauju šeit iet runa, bet to Abulu un to Brenguļu miestu, kur no seniem laikiem šeit top gatavots tradicionāli bagātu alus. Un ir tāds viens teiciens pasaulē: small is beautiful, maz ir skaists. Šeit to var šajā vietā to atrast. Katrs no mums pilnīgi noteikti zina kādu Jāņu ticējumu. Pat pārāk ilgi nedomājot, uzreiz prātā nāk tāda klasika, kā piemēram līst kā pa Jāņiem. Tomēr atšķirībā no iepriekš minētā, kas šad tad mēdz nepiepildīties, mūsu senču apgalvojums Jāņu alus, kas dzerts Jāņu vakarā garšo vislabāk, ir nemainīgs fakts jau daudzu gadsimtu garumā. Šodien raidījumā Mārtiņš dosies uz Beverīnas novada Brenguļiem, lai uzzinātu, kā top īsts Jāņu alus. Bet vēlāk iegūtās zināšanas liks lietā, lai pagatavotu gardus svētku našķus. Es jūs gribu iepazināt ar Māri, kurš šitie galvenais alders. Sveiki, Māri! Sveiki! Bez tevīm šis burvīgais alus netaptu, vai ne? Var jau būt. Bet viņš ir ģimenes uzņēmums, par ko mēs visi lepojamies. Tas ir jūsu rokās, un jūs paši šeit uz vietas arī visu te gatavojat. Varbūt, Māri, tu man var parādīt to paša sākumu, tās saknes, un izies mūs te visas cauri, kas te top, kā viņš top un kāpēc viņš te top. Protams. Tad šis ir tas pašs pirmsākums, ja? Šis ir pats pirmsākums. Un te iet iekšā. Šeit iet iekšā samalts iesals un notiek iesalu iejuvošana. Var teikt, apcukurošana. Tiek aktivizēti fermenti, un no cietas, var teikt, iegūts cukurs, kas vajadzīgs aluma rūkšanai, kur augs var taisīt atkal no cukura alkoholu. Pēc tam viss tiek izfiltrēts un jau tek ārā gatavā mise. Māri, patīkams aromāts ir. Tas nav beiga rezultāts. Tagad tā mise tiek uzsūtīta augšā šeit, kur tagad vārās, ja? Šajā alus brūvēšanas stadijā misai tiek pievienoti rūgti apiņi, aromātiski apiņi, un tā tiek vārīta līdz sasniedz nepieciešamo blīvumu. Tad te viņš tad vārās, un tad nākamā stadija ir... Tad viņš tiek nodzesēts, kad ir vajadzīgais blīvums sasniegts un iet uz raudzēšanu, kur tiek pievienots raugs, un sākās pirmā raudzēšana. Un turī mēs tagad ejam, jā? Māri, tev te ir lielas 4 muces, bet kāpēc katra muce savādāk izskatās? Šeit notiek alus galvenā rūkšana, un katra muce ir savādāk, jo katrā mucā ir arī savādāks alus. Ir gaišais alus vai tumšais alus, un katrai mucei ir cita rūkšanas stadija. Un cik ilgi viņi te rūks šajās mucās? Galvenā rūkšana notiek no 7 līdz 10 dienām. Kā jūs pārbaudat? Jūs katru dienu nākat viņu baudīt, garšot, vai viņš pareizā stadijā? Kā tas process te notiek? Jā, šeit tiek baudīts, katru dienu tiek temperatūra baudīta, un tiek arī baudīta norūguma pakāpe. Un to dara tikai ar dzeršanu? Nē, mēr instrumentiem. Ar mēr instrumentiem. Vahai! Te ir tā kā konditorija te izskatās. Man patīk, ka viņš ir tuļķains, dabīgs un
Oi, kur smaržīgs ir. Velns, kur tas ir garšīgs. Es parasti to vārdu televizorā neizmanto velns, bet tiešām viņš ir vienreizējs. Tagad šis ir, cik es saprotu, tikai 24 stundas rūdzes. Es varu iedomāties beigu produktu. Es nevaru sagaidīt to beigu produktu, kas tek ārā no tā krāna, kad viņš ir pilnīgi gatavs. Jo tagad viņš jau ir dzerams. Māri, viņš ir tik garšīgs. Es saprotu, te vēl nekāda alkohola te nav, bet šo es jau redzu, kā mēs varam izmantot vienā receptē, kur tā buķetē jābūt ir alus, bet bez alkohola. Vēl es nedziedu. Bet Māri, te tās atliekas, ja? Kā viņi saucās? Atliekas tās nav, tur smukākām vārdam. Tās ir drabiņas. Grabiņas. Ļoti skaists vārds. Tagad, kas notiek ar šiem grabiņiem? Nu, tālāk drabiņas ceļo pie zemniekiem, kur tiek izmantots govīm barošanā, ražojot ļoti labu pienu. Bagāts govs un labs piens. Labs piens. Ja tas ir labs govim, tas arī tad labs mums. Arī. Tātad es arī gribētu no tevis paņemt kādu spaiņu, jo viņš ies kopā ar šo te recepti. Jāņu mātes pagalmā ir 3 drabavotiņ. Jāņu mātes pagalmā ir 3 drabavotiņ. Un šitā ir tā pēdējā stadija. Jā, Tā ir baudīšana. Tā baudīšana. Vienā dzera raibas govis, otrā veriku meliņ. Alus brūvēšana iesākā sen babiloniešu laikos. Tas ir 1000 gadus atpakaļ. Bet viņi to lietu ņem tik nopietni, droši vien kā tu. Bet man viens jautājums, vai tev ir kādreiz iznācis kāda slikta brūze, kas tev bijis jāmet ārā? Alders mācās priekš tam, lai viņš zinātu, kā novērst visus sliktumus, kas ir radušies raudzēšanas procesā. Un tā principā slikts brūvējums nedrīkst iznākt. Tas bija speciāli jautājums, jo senos laikos, ja iznāca slikta brūze, tad to Alderu noslīcināja tajā brūzī. Tu esi vēl dzīves un svaidīgs. Senos laikos tradicionāli ir tāds viens ticējums, kā varēja patikt, vai tas alus ir tādā stadijā, kā viņam jābūt ir. Nu jā, senos laikos Alderiem bija parasti ādas bikses. Jā. Un tad man gan šodien nav ādas bikses, tāpēc es tādu metodi neizmantoju. Un tad viņi nosēdās uz koka sola, bet pa priekšu izlēja misu. Un ja apsēžoties, tas sols pielipa pie tām biksēm, Jā. tad tā misa bija gatavā stadijā. Bija noteiktais blīvums. Fenomenāli. To jūs te nepraktizējat, ne? Nav tās ādas bikses. Nav tās ādas bikses. Ja es atvedīšu tev ādas bikses, tad tradicija turpināsies, ja? Tad es izprovēšu, vai tā ir taisnība vai nav. Šis ir tev gaišais, un šis ir saucamais tumšais alus. Jā. Kā viņi atšķirās? Nezinu, tumšāks un gaišāks, jā. Tumšāks un gaišāks. Bet procesā. Procesā atšķirās, kad tumšam alum tiek izmantots karameļa iesals. Un arī cita metode, kā pievienot apiņas pie vārīšanas. Jā. Kā atšķirās lielās brūzes alus no tādas maziņas? Nu, lielo brūžu alus atšķirās ar audzēšanas metodi. Mums tiek izmantot dabīgi, klasiskā raudzēšana, kur praktiski alus rūkst mēnesi. Nu, bet lielās alus darītavās ir modernās tehnoloģijas, un tur alu noraudzēja, var teikt, 2 nedēļās. Wow. Mums vēl ir, kas varbūt ir pašiem tā kā mīnus, mums ir vaļējā raudzēšana. Un vienīgais konservants, kas mums ir, tie ir apiņi. Māri, priecīgs Jāņus tev. Tā tik jāprovē. Un tik jāprovē. Jāņu mātes pagalmā ir 3 drabavotiņ. Jāņu mātes pagalmā ir 3 drabavotiņ. Vienā dzera raibas govis, otrā veriku meliņ.
Te ir gan viens noteikums. Alu var dzert Jāņos, bet, ja tu esi šoferis, tu nedrīkst, jo ceļa policija ir ap katru stūri. Jāņu mātes pagalmā ir 3 drabavotiņ. Jāņu mātes pagalmā ir 3 drabavotiņ. Vienā dzera raibas govis, otrā vēri kumeliņ. Vienā dzera raibas govis, otrā vēri kumeliņ. Viena diena līdz Līgo svētkiem, Jāņu dienai, Latvijas nacionālie svētki. Šos mēs esam visu gadu gaidījuši. Ziemassvētki jau ir skaisti, bet viņi ir augsti. Jāņi, saule spīd, garākais vakars visā gadā. Tad viena pirmā recepte, ko es gribu, lai jums var sagatavot jau iepriekš, kas ir fantastiski garšīgs. Un tas ir dabīgi ar alu saistīts. Tad to pirmo vajag iesalt. Tad te mums ir auza pārslas, viena krūze un vienu krūze mēs izmantosim misu. Veselu krūze misu, ko mēs redzējām, tāds smuks, tumšs. Un tad mēs pieliksim klāt kaut ko, kas uz zoba ir patīkam tekstūra. Un šeit man ir sidonijas, brūklenes un kāda apmēram tāda nepilna krūze. Un tās mēs varētu arī tādu bišķīt rupjāk viņus sagriezt, smalkāk viņi jau ir rupji. Ui, kur tas sals ir garšīgs. Pagaidiet, tūlīt neskrienat prom pirkt to aliņu, ja? Pagaidiet līdz raidījuma beigām. Bet, ja jums nav pacietības, tūlīt pēc raidījuma skrienat uz Kalnsiem kvartera tirdziņu, un tur jūs šo te recepti varēsiet baudīt. Tā, pieliekam klāt to krūzi nepilno. Un tad iedot tādu miksumiņu, mēs paņemsim arī svaigu rabarberu. Arī sagriezīsim viņu kubos. Un tas iedos šai receptei to sulīgo tekstūru. Pamaisam. Un ko mēs darām? Mēs šo atstājam vismaz uz kādu stundu, 2, lai ievelkās tas cukāts un tās auza pārslas. Un es domāju, jūs jau piekritīsiet, kad jau tagad viņi skaisti izskatās. Nākamā stadija šai receptei ļoti vienkārši. Miltus, sāli. Un tā kā ir Jāņi, Jāņu sierā liekam ķimenes, šai receptei mēs arī pieberzēsim ķimenes klāt. Nākamais pieliekam cukuru. Un šeit mēs pieliekam balto cukuru, lieksim 4 krūzi un pieliksim klāt moskavādo cukuru. Tā iesalas garša ir ļoti laba ar alu kopā. Un viņi ir it kā domāti viens otram. Un te šo te tumšo brūno cukuru arī te iemaisīsim. Un atcerieties, katreiz aiztaisiet paciņu ciet, lai mitrums netiek klāt. Šim mēs pieliksim vēl sviestu klāt. Un galvenais, man liekas, šai receptei ir šie te paši drabiņi, ko mēs dabojam no alus brūzes, no brenguļiem. Pieliksim to klāt, veselu šādu krūzi. Tekstūras, kas te būs kopā, būs katra mutī būs savādāka. Tagad šo mēs te samaisam, iemaisam, un šīs te būs tās drupačas, ko mēs liksim uz tās kūkas virsmas. Un pašās beigās, kad mums tā drupačaina tekstūra ir, mēs pieliekam klāt, man te ir pekāna rieksti un valrieksti. Voilà, kur jau patīkams. Tagad to mēs arī noliekam pa malas. Redz, kur mums ir tās auza pārslas un cukāti, kas te jau kādu laiciņu ir turējušies. Te būs drupačs, un tagad 3. stadiju šai receptei vajag.